All right. It's almost 10 o'clock, and as you probably know by the agenda there, it's Hospitaliel coming up next. Oh, yes, please. But before I welcome them to the stage, of course, as with previous artists, I need to say what is the connection between Hospitaliel and Riga Tech Girls, as this is the Riga Tech Girls 10-year anniversary. Well, I'd say the first thing that comes in mind, I live in Hospitaliel, so, that's the main connection. The second one is that the CEO of Riga Tech Girls is one of the singers of Hospitaliel. So, without further ado, Hospitaliel. Apiņā, tā. Te angliski jau pieteica šo te Annas saistību ar mūsu ansambli. Anna ilgus gadus vada šo sievišķo izglītošanos dažādās teklietās. Es ilgi domāju, ka tas ir Annas bizness, ka viņa tādā veidā, tas ir viņas bizītes. Bet nesen es uzzināju, ka viņa ir īstenībā saņēmusi mantojumu un iztērējusi faktiski to kā labdarību, apmācot sievietes IT. Jā. Tas arī ir iemesls, kāpēc viņa savulaik pārstāja nodarboties ar mūziku. Nē, tas nav iemesls. Ok, kas vēl? Jā, mums šim ansamblim, English, sorry, this is very old band, that's it. Un pirms, man liekas, 15 gadiem apmēram mums bija tāda pēdējā koncertūra ar 2 koncertiem, un viens no tiem koncertiem bija šajā zālē, toreiz te bija centrs Total Dobž. Jā, kopš tā laika akustika nav mainījusies, ar to viss kārtībā. Bet es varu pateikt, kāpēc es pārstāju pa īstamu? Re, kur iemesls. Man piedzima Karlīna. Tā, mātes meitas attiecības arī no skatos mums ir. Tas viss ir nokārtots. Mēs uzspēlēsim, cerams, ka būs forši.
vai pietiek maizei un spirtamatu. Sarkanām acīm šķaudi naudu. Tā ir alerģija pret metāla naudu. Skatos septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus savā teritorijā. Kartē tikko iezīmēt savā teritorijā. Dažādiem mērogiem pielīmēt savā teritorijā. Realitātē pazaudēt savā teritorijā. Tā koordinātēs iekodēts un es skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Un es skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Es skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus uz savām rokām. Es skatos pa septītā stāva logu, audzēju cimdus savā teritorijā. Man lūdzu ērģeli skaļāk monitorā.
Vēl jau domāju, protams, ko te pateikt. Ko pateikt. Ka, kādreiz sen atpakaļ, kad strādāju reklāmas aģentūrā, tad IT ballītes bija un grāmatveži. Tie bija divas tās, kuriem ballītes bija tāds vismēlākās, pa īstam. Jo, reklāmisti jau ikdienā tur un visādi šitie māksliniekiem. Tiem jau ballītes nevajag īpaši iemeslu un tā, bet IT deva vaļā. Es domāju, vai tagad tā ir, jo, es nezinu, es lasīju visāds darbs, sludinājumus, tur uzreiz jau tur katru dienu jums būs pieejami tur uzmundrinājumi visādi, tur no Kolumbijas, no Brazīlijas, un Meksikas un tādi visādi, kafijas tur, kas tik vēl ne. Tā kā turieties. Jā, ne?
Paldies! Brīnišķīgi, ja mēs vēl varētu te bišķi vairāk ģitāru dabūt un bišķi vairāk balss, tad būtu vispār brīnišķīgi. Mums arī lūdzu. Paldies. Jā, nu pie darba. Rīta tramvajs tik neizbēgams kā pirmdienas darbs vai brīvdienas linkums. Tur pietiek vietas visiem, neatkarīgi no tā, kāds ir patiesais tilpums, vīrietis konduktors un sieviete destruktors. Viņi tūlīt kausies, bet pagaidām bļaustās, tu savelc turziņā ausis un klausies. Tavs dators uzkāries, priekšnieks tāpat, tava pele jau nervozi knosās, ir pienācis beigām kārtējais gads un kolēģi visi, kā hormoni plosās, tu pieeji pie kioska, avīzes sports. Tad paskaties logā, tur meitene smaida, tu zini visu rītu, viņa tieši tevi. Viņa avīzes tirgo, kioskā acis kā lampiņas mirgo. Tu katru dienu tur garām brauc, bet tagad tu zini, kā viņus sauc. Tagad zini. Tu nezini, cik viņai gadu, nezini, vai viņai mājās suns vai draugs, vai viņai patīk iet uz kino, vai viņai runā latviski, un cik jums bērnu būs, bet tas jau ir par daudz. Tu tagad zini, kā viņus sauc. Viņa avīzes tirgo, kioskā acis kā lampiņas mirgo. Tu katru dienu tur garām brauc, bet tagad tu zini, kā viņus sauc. Tu tagad zini, kā viņus sauc. Zini, kā viņu sauc. Viņa avīzes tirgo, kioskā acis kā lampiņas mirgo. Katru dienu tur garām brauc, bet tagad tu zini, kā viņu sauc. 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 Principā būtu kaut kas jāsaka, vai ne? Bet es varētu pieteikt laimu. Laimu uzdziedās. Jums jāaplaudē šajā brīdī. Okay. Šai zālē ļoti laba akustika. Visi aplausi izklausās skaļāk. Ja? Tas tāds.
Dienas bez rūpēm, aprikozes un medus, lipīgais karstuma tvēriens, eļainām acīm vērtēt smaidu un gaidu un to, cik tu vari tērēt, cik tu vari atļauties novilkt, lai viss ir redzams, tev viss ir redzams, uz paplātes caurspīdīgs ledus, un viss ir redzams, pareizās mēnesis fāzes, matēti vārdi, krāsainas gaismas un glāzes, mirdzoši sviedri uz lūpām, redzu tu proti klusēt, spēlēt no plusiem, nostāties pareizā pusē, tu mācies no manējām kļūdām, tev viss ir redzams, viss ir redzams, uz paplātes caurspīdīgs ledus, un viss ir redzams. Acis nogurst, viss ir redzams, apnik melot, viss ir redzams, luma rokā, viss ir redzams, kaut kur dejo, tev viss ir redzams, viss ir redzams, uz paplātes caurspīdīgs ledus, un viss ir redzams. Tagad Anna padziedās. Nē, šeit. Es vairāk negribu skaitīt līdz 100. Es vairāk nelasu grāmatas bez bildēm, esmu padzīnis ainas. Atmetis pilvenu, gulēšu mazāk un dzīvošu ilgāk, reku tagad zinu visu, kas notiek pa nakti. Aizsēdējušās pa dārgo mājās ar taksi, uz atdzisušām ielām klusi zandaļu plakšķi. Steidās un dzer un slapstās gar pakšiem un visādas mazas veiksmītes. Sildā mani, kas acītes, visādas mazas veiksmītes.
jau pazīst, tikai nezinu, vai ciena dvēseli vairs neskar un kā rasā iztek ekstās glicerīns ar nitro rakstās Čerastafari un taksiņi, kas pārdi ap vientuļu nābi pirms minūtes bija slikti. Tagad ir tik labi mūsu kustības ir lēnas, mūsu sarunas arī neko nevajag darīt, aiziet tāmas veļi gari un visādas mazas veiksmītes sildā mani kas necītes, visādas mazas veiksmītes sildā mani kas necītes, visādas mazas veiksmītes sildā mani kas necītes, visādas mazas veiksmītes sildā mani kas necītes. Baltais miers, baltais miers, baltais miers. Apstādināta nav jautri, ja nevar, kas ienāk prātā štruns, ka visa robežas atragāta. Viņi paši sāka. Nav jautri no vilciena, apstādināta nav jautri, ja nevar, kas ienāk prātā štruns, ka visa robežas atragāta. Viņi paši sāka. Nav jautri no vilciena, apstādināta nav jautri, ja nevar, kas ienāk prātā štruns, ka visa robežas atragāta. Viņi paši sāka, paši sāka. Nākamā dziesma par vienu no Latvijas pamanāmākajām un, teikt, vadošajām zinātniecēm kādā jomā. Bioģenētikā. Bio? Bioģenētika. Inese Čakstiņa ir šī stāsta galvenā varone. Un tā dziesma nav tev sarkana mata. Piedodiet. Es gribēju skaisti, ar tevi gribēju kopā, bet puisim ar kameru pirmā roka, viņām ir azotē īpaša poga. Jūs kopā dedzināt sveces, jūs kopīgi taisīsiet filmu. Viņš režisors, tu būsi aktrise, es tikai statis mani neņem par filmu, bet es ar kājām uz ogri. Tu uzlūdzu pēc pogas, ceļa šķiras jūsu mašīnā, lietojot dažādas drogas. Tava filma būs tāda, kādu tev gribas. Es ar kājām uz ogri. Tu uzlūdzu pēc pogas, tāda drāma man nepatīk, šitais traģiskais kino. Tu joprojām negribi būt mana dāma. One step, two step, let's go to Babylon. One
step, two step, let's go to Babylon. Jaja people, magic people, come and take me back. Jaja people, magic people, come and take me back. One step, two step, let's go to Babylon. One step, two step, let's go to Babylon. Tagad filma ir gatava, piedalās meitene, poga un auto. Bet režisora prasības augs, un tagad viņš gribēs trīskāršo saldo. Tomēr pagaidām viss vēl ir labi. Pirmais mērķis ir sasniegts, poga ir tava. Un baltā aploksne tev viņu svinīgi pasniegs, bet es ar kājām uz ogni. Tad tu uzlūdzu pēc pogas, ceļas viras jūsu mašīnā lietoja dažādas drogas. Tava filma būs tāda, kādu tev gribas. Es ar kājām uz ogni. Tad tu uzlūdzu pēc pogas, ara dāma, man nepatīk šitais traģiskais kīns. No tu joprojām negribi. Nu, tagad Kristīna dziedās. Nē. Viņa dziedās, bet bišķi otrā plānā, piedodiet. Es pārsteidzos. Man jūks secīja. Daudz dziedātājs un vēl pašam arī, jā. 4 gabali. Jūk. Kaut kas tur ir ar to jūku. Arī ansamblis jūk. Pilsētā ir vienas durvis. Es varu atslēgt istaba, kurā silti. Gaisma nav pārāk spilgta. Neko ātri mūs nemetīs ārā. Tas nav nekas daudz, bet es strādā un negribas palikt vienam. Negribas palikt vienam, ir taču siena. Visiem sievietēm gribas uz Portugāli, tev arī tu tikai neizrādi, tu stāvēsi visām pāri. Uz slidenām ielām gaisīsi sāli, un neko ātri mūs nemetīs ārā. Tas nav nekas daudz, bet tas strādā un negribas palikt vienam. Negribas palikt vienam. Taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris. Virtuvē spēlējam kārtas jau, kuro nedēļu skaitāmies pāris, un vakar pārnācu vēlu, un šodien tu gribi no manis bērnu, kur nu vairs ārā, kad tu tik ļoti ar mani strādā, un negribas palikt vienam.
negribas palikt vienam, ir taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris, ir taču ziema, un mēs esam pāris. Kamēr nepiemirstās, es dzirdēju, ka te braucot cilvēki, kas tādu uz kas nemaz neaizgāja pa dienu, varbūt tur uz lekcijām un atnāca uz koncertu. Varbūt. Bet tiem, kas gāja uz lekcijām, man ir lūgums ļoti nopietns, lai jūs ieviešat kaut kā tīmeklī tādu lietu, ka jebkas, kas tiek uzkomponēts ar mākslīgo intelektu un izpildīts, lai tas izklausās tā kā diezgan sūdīgi. Tā. Paldies! Kristīna uzdziedās. Jā.
Zubās tā. Kaķis? Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem. Es nevaru tavā istabā sildīt rokas, durvīs iestājas suns. Iekšā ir tašs, kad redzu pa logu. Ārā ir mīnus, ārā ir tumšā, kāvata mana nav tukšā. Tur vesela paciņa redenlaids, kad tos uz dusmīgo tuksis saku kucelai. Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, Ar manējiem, ar manējiem, ar Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem. Tu nespēlē spēles, kurās tu zaudē. Tev netīk klauni un cirks. Tu zini, kā pareizi spēlēt uz naudu. Tev patīk pārdot un pīt. Mēs abi stāvam pie loga. Un ir vienalga, vai tumšs vai gaišs, galvenais vienam otru no sevis neatlaist. Saglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. 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 Es tevi neredzu, Es tevi neredzu, tu mani neredzi. tu mani neredzi. Es tevi neredzu, Es tevi neredzu, tu mani neredzi. neredzi, neredzi. Es tevi neredzu, Tu mani neredzi, es tevi neredzu. tu mani neredzi, neredzi, neredzi. Šis viss jau ir viens liels atkārtojums. Tur tā upīte tek un mēs tā pamērcam pirksta galu un staigājam sudraboti. Ko? Tur bija kaut kāds artikulēts vārds, bet kaut kas jādara, jā? Nu, drusciņi. Daudz nē. Ne tā kā Jansons. Daži domā, tas ir vienīgais veids, kā runāt patiesību, bet es neņemu vērā. Atmetu kaunu arī algas dienā, runāju, ko gribu, no kur palika nakti. Es saņemu spēku, seju cīņā ar tramvaju konduktoriem, bet te izrādās taktiski, neceļu prēku un atļauju man skatīties pa vagonu logiem, bet pastumlīmēju kā pa dimantiem, tā kā pa rubīniem. Pastumlīmēju kā pa dimantiem, tā kā pa rubīniem. Pastumlīmēju kā pa dimantiem, tā kā pa rubīniem, tā kā pa tuneli, izēju cauri, tur, kur augstā.
es esmu pārdevis sāpes, kļuvis pagāts. Piekrāptie pircēji lec no krāstiem, cenas man pakaļ. Grib mani pavakā, Prece ir veca, prece ir slima un noliekot vēl līdz pat kaula mēs tikko vaļā. No sliktajām ziņām un tagad sprīni, cik jaunas pēc jaunām. Es stiklēmēju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Es stiklēmēju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Es stiklēmēju kā pa dimantiem, tad kā pa rubīniem. Tad kā pa tuneli, izēju cauri, tur, kur augstā. Malacis. Nu labi. Tas tad arī šovakar. Pēc tam tautumētis. Dabīgas gaismas, dabīgas pamošanās, dabīgas slāpes, dabīgas vēlēšanās, tavs augums. Pilnīgi naturāls, dabīga kafija, rīts un pats, dabīgi balss. Kur man pat mazāko šaubu vairs nav. Tavi asmeņi mani darīs labāk doties, kur iesākās balss. Kur miega masa mūs neatradīs miega masa.
Dabīgi smaidi, neitrālas piekrišanas, zīlīšu dejas, kustības vērošanas, dabīgas nāves, dabīgas atzimšanas, dabīgas mīlestības, dabīgas vēlēšanās, kur man pat mazāko šaubu vairs nav, ko tavi asmeņi manī darīs, kur labāk doties, kur iesākas balss, kur miega māsa mūs neatradīs, kur man pat mazāko šaubu vairs nav, tavi asmeņi manī darīs, kur labāk doties, kur iesākas balss, kur miega māsa mūs neatradīs, miega māsa. Paldies jums, sirsnīgs, ka atnācāt, paklausījāties. Īpaši paldies es vēlētos teikt Keitijai Bārbalē. Viņa iedeva man vienu enerģijas dzērienu no saviem 3. Edgars Mākens, Maija Ušča, Dīna Skreitula, Toms Circens, piemēram, Laima Ivula, Kristīna Augstkalna, Anna Andersona, Edgars Šabrovskis, Hospitāļa iela. Paldies jums un